nāk svētki, bet līdz tiem svētkiem dedziniet tās sveces un galvenais izdedziniet tās, kas jums stāv mājās, un varbūt pat daudzus gadus stāv mājās, jums jātiek no tā vaļā. Svece ir domāta, lai dotu gaismu, nevis lai stāvētu un brīnīties. Priekš tam viņa nav domāta, tad jau nav jēga. Un vispār mājā nevajag klāt lietas, kas tikai uztver putekļus, liekas darbs mums. Ļoti daudz cilvēku saka, ka nav spēka, nav enerģijas. Nu, tad nevajag interesēties par svešām dzīvēm, nevajag rakāties dzeltenajā presē, un tad jums būs savu dzīvi, un tad jums būs tā enerģija. Laicīgi aiziet gulēt, laicīgi pamosties. Jūs sakat, ka jūs kaut ko nevarat paveikt, nu tad pamēģiniet laicīgi aizmigt un stundu agrāk piecelties, un ticiet man, jūs sakārtosiet savu laiku, sevi, un jums pat laiks vēl paliks pāri. Un jums nevajadzēs stresot. Kosmosa tulkojumā ir kārtība. Esiet kārtīgi. Es kā ļoti mazs bērns sapratu, ka darīt stulbas blēņas ir vienkārši stulbi. Un es to nedarīju. Bet pateicoties, ka es dzirdu, ko cilvēki domā, un redzu, kas ir bijis un būs, es 3 gadu vecumā varēju nepieļaut, ka mūsu kaimiņiem man tēta gultā ievelk. Jo es biju 3 gājienus priekšā. Un tur, kur viņi aizvilka, protams, ierēbuši, es vienkārši pateicu, papiņ, nāc mājās. Labi, meitiņa, es iešu mājās. Mācieties ieklausīties sevī. Bet mācieties arī no saviem bērniem un mazbērniem. Bērni dzird, bērni redz. Un viņam ir taisnība. Bet ja jūs atgrūžat to viņu, to īsteno patiesību, ja jums viņa noteikti nepatīk, ja, tad mācieties šobrīd, es jums novēlu, neslaucīt visu zem tepiķa. Nebūt vienaldzīgiem, būt mīlošiem un laimīgiem. Mēs jau vēl tiksimies. Tie svētki vēl nav tik drīz, ir tikai 1. adventa. Bet es jums ļoti ticu, un es jūs mīlu. Atā.